Mani tas pārsteidz. Mums tāda partijas stabilitātei, vai precīzāk tas, kas no viņas ir palicis, un tādu, kādu viņi ierakstīja Facebookā, es vienkārši, es nezinu, kā vispār to var komentēt. Viņi uzstādīja kaut kādu pilnīgi jaunu melošanas standartu. Ir jāatcerās šo dienu, apskatīsimies šo ierakstu. Tātad ir runa par robežu šķērsošanu ar Latviju un Baltkrieviju, visu to parakstu vākšanu par Dombrovas demisiju. Palasīsim, ko viņi raksta. Ainārs Šlesers ir atteicies parakstīt dokumentus kopā ar opozīciju. Šodien, pateicoties viņam, būs aizvērta robeža ar Baltkrieviju. Pirmkārt, Ainārs Šlesers nav atteicies neko parakstīts. Ainārs Šlesers pats savāca nepieciešamo parakstu skaitu Saeimā, lai notiktu Saeimas sēde, kur tiks skatīts jautājums par iekšlietu ministra Dombrovas demisiju. Ko viņi raksta? Ko viņš ir atteicies? Ainārs Šlesers savāca parakstus. Ko tu jūs frakcijas stabilitātei, precīzāk, es nezinu, jūsu frakcijas vairāk nav. Kāpēc ne jūs nesavācāt, ja jūs tur tādi visu laiku stāsties savos sociālos, kādi jūs tur paklausies tur Rosiko, ko viņš tur Baltkrievijas runā? Tādu sajūtu, ka viņš tur vispār viss labais, kas šajā valstī notiek, tas vispār pateicoties viņam. Jums interesanti aiziet, paskatieties, paklausieties, jūs tur vienkārši baudu no tā visa dabūsiet. Ejam tālāk. Toties viņš ir saglabājis amatu savam draugam, nacionālistam, iekšlietu ministram Dombrovam. Kādā veidā? Kādā veidā? Jautājums par ministru noņemšanu vai iecelšanu lemj Saeimas sēde. Tu nevari šodien savākt kaut vai 100,000 parakstus hipotētiski un domāt, ka tūlīt tāpēc tas ministru uzreiz atkāpsies. Nē, jautājums skata Saeimas sēdi. Lai šo jautājumu iekļautu Saeimas sēdē, jāsavāc paraksti, lai šis jautājums tiks skatīts. Un Ainārs Šlesers ir savācis šos parakstus. Jūs pamanījāt tādu interesantu tendenci. Nacionālisti saka, ka Ainārs Šlesers ir Kremļa aģents, visa šitā stabilitātes un suverēnās, visi šitie stāsta, ka viņš ir kopā ar nacionāļiem, kopā ar viņam tur Klausieties, jūs jau tur savā starpā kaut kā, visi, kas jūs tur esat, savā starpā savācieties un izrunājiet šo jautājumu. Tad Ainārs Šlesers ir ar ko? Kas tā jums tur kaut kāda šizofrēnija? Jūs savā starpā kaut kā vienojaties, kas ir Ainārs Šlesers. Es jau pats nesaprotu. Bet, ja nopietni, frakcija Latvija pirmā vietā ir savākusi nepieciešamo parakstu skaitu par iekšlietu ministra Dombrovas demisijas pieprasīšanu.